Hildiņ, nāc augšā, durvis vaļā. Labrīt, mīļā! Labrīt, Hildiņ! Kā tev gāja laukos? Vai, lieliski! Anģānam ir tik liela lauku māja. Un Irēne ir tik jauka. Paskatīs, ko viņa man tik tā iedavusi līdzi. Tas ir lauku krējumiņš, tas ir lauku sviestiņš. Cik jauki smaržo. Un te, paskati, nu. Tā ir zemeņa zapte. Jā, no pašas dārza zemenēm, pašas vārīta. Un te milzīgās lauku olas. Monika tikai nesaka, ka tas arī Irēne pati. Beidz māžoties. Tā, Hildiņ, un tas ir tev. Paldies, mīļā! Vai, Hildiņ, laukos ir tik jauki. Tur ir svaigs gaiss, pašu audzēti dārzi. Monika, tu taču nedomā pārcelties uz laukiem? Bet kāpēc gan ne? Lauku gaiss dara brīnums, es seisādu. 5 gadi no personas koda nost. Un turklāt kaimiņos pārdod māju. Monika, vai tu tiešām gribi to darīt? Jā, es gribu, bet Robertiņš negrib. Mēs strīdējamies visu māju ap ceļu. Tu taču zini, cik Robertiņš ir stulgalvīgs. Dzīvo Roberts stulgalvīgi. Hilda, kura pusē tu esi? Monika, es saprotu, ka lauku gaiss tavai seisādē nākt par labu, bet es domāju arī par sevi. Ja tu pārceltos uz laukiem, mēs taču nekad vairs neredzētos. Nē, tas nav tik raki. Tu varētu ar Žāni mūs apciemot autobusu biļeti, turp un atpakaļ maksā tikai 11 eiro. Tagad man ir pilnīgi skaidrs. Mēs nekad vairs neredzēsimies. Sveika, Hildiņ! Sveika! Tā, piedod, mīļumiņi, bet es brokastis šodien neēdīšu. Kā? Es gribēju uzvārīt tev gardās lauku oliņas. Nē, piedod, man ir jāskrien. Nē, tev var pagad mazmaizīt ir lauks viestiņi vai zemeņa zaptīti. Tā, Monika, nesāc no atkal. Mēs taču vakar vienojāmies, ka par pārcelšanos uz laukiem mēs vairāk nerunāsim. Mēs vienojāmies. Jā. Mēs vienojāmies, bet tu pateici nē un viss. Bet es apņemos par to runāt vienā laidā. Labi, runā vien, bet es savukārt apņemos neklausīties. Mīļais, tu vari vismaz brītiņu padomāt, pirms tu saki nē. Labi. Nā! Labi, viss. Tā, Robertiņš. Man ir jāskrien. Man ir tādas aizdomas, ka šī būs viena no tām retajām reizēm, kad tev neizdosies Robertu pierunāt. Nē, es tik pārliecināta. Es visu mūžu esmu sapņojusi dzīvot laukos. Un bez cīņas es nepadošos. Cīnies! Bet man ir jāiet pagatavot Žanim brokastis. Tā, paldies tev par oliņām. Jā. Labi. Sveika! Ko tu te dari? Pārbīdi mēbeles, Es jau to pati redzu, bet kāpēc visas uz istabas vidu? lai Robertiņš redz, cik grūta dzīve ir pārblīvētā pilsētas dzīvoklī. Un sagrib pārvākties uz laukiem, jā? Hildiņ, beidz domāt par sevi. Padomā par manu seisādu. Monika, bet es negribu, ka tu aizbrauc. Vai, neveselīgi ziņkāri liek man vaicāt, kāpēc tu tā dari? Fu! Lai Robertiņš redz, cik pilsētā daudz putekļu. Tas tagad būs domāts pilsētas bālums, jā? Nu tā, es esmu gatava Robertiņa sagaidīšanai. Un kad tad tas nabaga radījums ir gaidāms? Kur katru brīdi? Es tev vēl neveiksmi. Hilda! Sveika, saulēta Mona! Vai? Sveiki, Ak, tu mana Robertiņ! bitēte! Kas ar tevi noticis? Ko tu gribi ar to teikt? Tu izskaties tik bāla. Jā, es jau tikpat kā saules gaismu neredzu.
Nu, bet šodien ir ļoti saulains. Vai tad tu ārā nebija? Es biju, bet tu jau zini, ka starp tiem pilsētas mūriem ir. Lielā biblioteka jau redz sauli vairāk nekā es. Tā, Monika, uz ko tu tēmē? Ne uz ko. Robertiņ, es pakāršu tavu žaketīti. Lūdzu man. Pagaidi. Ai, šausmas. Ar katru dienu šis dzīvoklis kļūst mazāks. Kas ir noticis ar mēbelēm? Kas? Kā? Nu, kāpēc viņas ir sabīdītas istabas vidū? Jā, Robertiņ, nu tā notiek, ka dažas brīvdienas aizbrauc uz laukiem. Tad tikai redz, cik maziņi ir tie pilsētas dzīvoklīši. Labi, Monika, vai šodien vēstules ir pienākušas, vai ne? Jā, ir. Tur. Aha. Ko tur neapgāzina, ko ne? Kas tas ir? Prāts! Kādi pilsētā putekļi! Robertiņ, es tikai pirms stundas visu uzkopu. Monikiņa, tas ir pa traku. Vai tie pilsētas putekļi viens augstēšanās pēc otras? Tā, Monikiņa, tas ir pa traku. Ko tu teici? Es tev teicu, ka tas ir pa traku. Runā skaļāk, es nevaru sadzirdēt. Šai pilsētas outdoor rūkoņā es neko nevaru saprast. Labi, tu apsēdies kaut kur, es iešu taisīt tev vakariņas. Jā, un piereiz nosgārīja savu bālo ģīmi. Vaf, vaf! Sveiks, Robert! Labdien! Klausies, saprot, mēs ar mājās ar Hildu pārdomājam tā un izlēmām, ka jums tomēr šoreiz ļoti izdevīgi būtu pārbraukt, dzīvot pastāvīgi uz laukiem. Ak tā? Nu jā, tas jau nekas, ka mēs tur zaudētu vienu otru šito te īnieku, bet ko nozīmē nauda salīdzinot ar mūsu to draugu labo veselību. Ka tu tiešām tā domā? Ko tu, Hilda, lika man tāpat? Viņš domā gan. Jā, tā kā, Robi, es ieteiktu tev arī šoreiz uzklausīt savu blondā grēka domas. Skaidrs, tātad jūs arī esat iekļaujušies Monikas propagandas kampaņā. Mēs neesam. Es sākumā arī biju pretī, bet es pēc tam pārdomāju un es sapratu, ka manas puses tas bija egoisms. Jums ir jābrauc dzīvot uz laukiem. Tiešām? Tā, es drīkst jums atklāt noslēpumu un ceru, ka jūs to saglabāsiet noslēpumā no Monikas. Aizklāj ausis. Kāpēc? Tāpēc, ja viņi dzirdēs, tad tas nav nekas noslēpts. Izbeidz. Es nevienam nekā neteikšu. Labi, tagad tā. Nākamnedēļ mums ar Moniku ir apaļa kāza jubileja. Un es esmu sagādājis viņai pārsteigumu. Kādu? Es nopirku viņai to māju. Jā! Tu nopirki? Jā! Nu, bet tas ir forši. Jā, nu kā tad es sākumā izlikos, lai Monika nomānītu, ka es esmu pret. Bet es to māju iegādājos par ļoti labu cenu, un turklāt es jau esmu samaksājis drošības. Prīmā, Roberts, malacis! Nu, kas tad, Hildiņa? Man liekas, ka tu esi pār. Es sākumā biju par to, lai jūs pārmācāties, bet tagad jūs patiešām arī pārmācāties. Nu, Hildiņa, nav tik tik nevajag, Pāgal, klausies, mēs taču varēsim pie viņiem braukt katru svētdienu atpūst. Žani, biļete turpat pakaļ maksā 11 eiro. Nu jā, tāpēc es viņam saku, ka viņi katru svētdienu varēs pie mums braukt atpūst. Jā. Sveiki, Robertiņ. Vakariņas ir gatavas, tu vari iet ēst. Paldies, saulēti, Muna. Nu, es netieku ar viņu nekādā jēgā. Izskatās, ka viņam pret mani pa šiem gadiem izveidojusies imunitāte. Nu, ja tagad jau būtu pretēs ko? Nu, tā ir. Iznāk, ka Vimbas un Rambāni būs kaimiņi līdz mūža galam.
Kas noticis, Hilda? Tu raudi? Nē, man liekas, briesmas. Tu pats teici, pilsētas apstākļos tas nav nekas neparasts. Nē, tu raudi? Nē, Nu, Hildiņ, nu iesim prom. Nu, Nē, pagaidi, Žani. Kas ir noticis, Hilda? Monika, es zinu, ka jūs nepārvāksieties, bet ja tu tomēr pārdomāsi, un es tev lūdzu nepārvācieties. Žānis, viņu nekad tādā stāvoklī neesmu redzējis. Hilda, nu lūdzu, ejam prom. Nu, es jau uzlikšu mājās vēsu kompresītu, bet... Pagaid, nē. Hildiņ, mēs nekur nebrauksim. Tu zini, ko Roberts par to domā. Un es arī negribu no tevis šķirties. Kā man var ienākt prātā tik muļķīgi doma kaut kur braukt? Es negribu no tevis šķirties. Es uz laukiem nebraukšu, kaut arī man piemaksātu. Nu, kas ir noticis? Robertiņ, mīļais, paldies par tavu stūrgalvību. Ko? Paldies, ka tu nenopirki māju, jo es negribu braukt uz laukiem. Ka, negribi? Es gribu palikt pilsētā kopā ar saviem mīļajiem. Nu, es baidos, ka viens mīļais gan nebūs tev blakus. Kurš? Jo es dzīvošu laukos. Jā, es gribēju sagādāt tev pārsteigumu kāzu jubilejā, un es nopirku tev to māju. Tu man nopirki māju? Robertiņ, mīļais, tas ir skaistākais. Ko tu pa šiem garajiem lauvības gadiem vispār esi paveicis? Man jau arī tā likās. Vai tas nav mīļi, ko? Vai cik mīļi, vai... Nu, kas viņai liecies? Vēl pirms 5 minūtēm viņa gribēja dzīvot laukos. Nu jā, tikai tas bija pirms Hilda sāk pinkšķēt. Nu, būtu es to zināju, es šodien nebūtu iemaksājis saimniecei drošības naudu. Jā, būtu. Mīļais, tev tā nauda jāprasa atpakaļ. Kā? Nu, pasaka, ka tu esi pārdomājis. Nu, mīļumiņ, bet māja jau nav kleita. Nu, es taču nevaru aiziet uz veikalu un teikt pārdevējiem, ziniet ko, man tomēr tas tonis kleitai nepatīk. Nē, bet tu vari pateikt, ka tev tā nedara. Labi, es rīt piezvanīšu un mēģināšu kaut ko sarunāt. Paldies, Robert. Bet tu tiešām vairāk nepārdomāsi. Es esmu pilnīgi pārliecināta. Es negribu braukt uz laukiem. Es gribu dzīvot šeit, šajā mīļajā dzīvoklītī. Ak, sievietes! Bez viņām grūti, ar viņām neiespējami. Jā, es saprotu, jā. Bet redziet, mana sieviņa ir pārdomājusi. Vai tiešām... Jā, labi, jā. Visu labu. Uz redzēšanos, jā. Ko viņa teica? Viņa atdos naudu. Viņa teica ne par ko. Kas darīts, darīts. Šausmas. Kā jums ir jāpārvāc uz laukiem pret pašu gribu? Nu kā, ja es nepirkšu lauku mājas, tad es zaudēšu 5000 eiro. Cik tā sieviete ir cietsirdīga. Nu, mīļa, viņa tieši tāpēc jau to sauc par drošības naudu. Zini, Robert, piedod, es pat tevi vienkārši brīnos. Ja man būtu jāzaudē 5000 eiro, es tik mierīgs nebūtu. Bet laikam tur neko vairs nevar darīt. Robertiņ, lūdzu, piedod, es tiešām jūtos vainīgi. Varbūt tas 5000 varētu atrēķināt no manas tēriņa naudas, un tad pēc gadiņiem mēs varētu būt tā kā norēķinājušies. Man tagad ir jāskrien uz mēģinājumu. Parunāsim pēc tam. Jā, labi. Visu labu, atā! 5000. Mums te jādabū atpakaļ. Žani, Hilda, jūs taču kaut ko saprotat īpašumu lietās. Nu, kā lai mēs to saimnieci piespiest, lai viņi mums atdod to naudu? Es nezinu, jā. Nu, vienīgi, ja viņa pat jums vairs negribētu to māju pārdot. Pagaid, tur kaut kas ir. Ko mēs varētu tādu izdarīt, lai te saimniecei negribētos mums to māju pārdot? Mēs? Kāpēc tu savā plānā iekļauj arī mūs? Kā, Hilda? Nu, es taču jūsu dēļ negribu vairs braukt uz laukiem. Un tāpēc jūsu pienākums ir palīdzēt mums tikt laukā no šīs ķesas. Vispār tev ir taisnība, jā. Bet kā mēs varētu panākt, lai mēs tai saimniecei neiepatīkamies? Jā, tu zini, tavā gadījumā panākt to nebūs sevišķi grūti, Hilda. Tu mazāk runā un vairāk domā. Nezinu, Feliks, kā mums te tagad iet. Nu, tik skaistu māju uzcēlām, māsiņu naudiņu iedeva. Beidzot gribēja atgriezties mājās no Austrālijas, bet nepaspēja. Nomira.
Mēs te abas divas būtu varējuši vecumdienās dzīvot kā tādas divas princeses. Bet tagad māja jāpārdod. Es jau viena pat to nevarēšu ne uzkopt, ne uzturēt. Un kur lai visu to tagad liek? Visu mūžu periodiku krāju. Gribēju kolekciju izveidot. Pēc tam novēlēt novada bibliotekai. Šodien piezvan. Neņem. Nevajagot. Visu internātā varot izlasīt. Kas viņiem tas tāds par internātu? Mūsējies taču nodeg jau pirms 15 gadiem. Un tagad viss tas taču viss manā istabiņā vairs nesaies. Nu labi vēl, ka jaunie saimnieki man te atvēlēja līdz mūža galam palikt. Tikai nes kā būs. Izskatījās jau tādi kārtīgi cilvēki. Bet tomēr vīrs esot muzikants, viņam kaut kāda grupa esot. Nu jā, ar tiem muzikantiem jau nekad neko nevar zināt. Fēliks, kā mums ies, kā ies. Hei! Nu? Sveikiņi, kā na reikiņi! Aha! Vai! Rambams kundze! Tačna, pardoncis! Es gribu apskatīt savu jauno hatonu. Ko tad? Nu, hatonu māju, nu! Jauki vēl. Jā, lūdzu, nāciet iekšā. Vā, nu iepazīstieties. Tie ir mani draugi. Hiļa, Ženčiks. Babuļā, blīd. Nu, miers. Vai, Rambams kundze, jūs nemaz nepazinu. Iepriekšējā reizē jūs bijāt ģērbusies pavisam citādi. Jā, Kasťumčiks, Sumačkins. Es toreiz gāju uz karnavaļčiks. Nu, nāk iekšā. Vispār normāls hatons. Labi, ka tu robežai vismaz varēsim platu tuneli izrakt. Tuneli nevajag, mums te tiltiņš. Viņa taču nekā nerubīja. Tu zini, kruta vieta. Jā. Man tagad ir skaidrs, kāpēc boss te izvēlējās. Boss jau zina vislabāk. Jā. Bosi? Jā, nu, glumais, Robčiks Rambans. Kā jūs viņš teica, ka viņam esot kaut kāda grupa? Nu jā, un tā grupa tā esam mēs. Grupējums. Viņš teica, ka tā esot kaut kāda mūzikas grupa. Izkrita. Nu, vai es neteicu, ka stroķi ņem līdzi tikai, kad iet uz ģēlu? Dod šur. Pagaid, nu ko tu grābsies? Tu jau neesi boss. Es esmu boss sieva. Mudaki. Rambams kundze. Jā. Nu? Mēs ar Fēliksiņu te apspriedāmies, vienojāmies, ka sapratām, ka mēs varbūt tomēr labāk to māju nepārdosim. Stop! Viss ir sarunāts. Boss māju nopirk. Droši jums naudu iedev. Ne, nu nekas, es jums to naudiņu atdošu atpakaļ, lūdzu, tikai neņemiet ļaunā. Pagaidiet, es tūlīt. Bossam tagad jāmeklē būs jauns hatons, tas viņam nepatiks. Man pofīgi, kas viņam patīk, kas nepatīk. Ženčik miers! Bolderais likums zini! Visam rokas augšā! Bez jokiem! Stroķus kastes es redzēju, ka tu viņu paslēp Somijā. Pie sienas! Rits kundze, es jums visu varu paskaidrot. Skaidrosieties policijā! Ne, es gribētu jums Nē, paskaidrot. policijā un ņemiet savu naudu mums ar Fēliksiņu. No tādiem kā jūs neko nevajag. Pie sienas! Ar seju pret sienu! Klusu! Es šaušu! Boss! Rokas augšā! Uz priekšu kusties pie sienas! Kusties! Pie sienas! Rokas augšā! Rītas kundze, kas te notiek? Bā, ko jūs te darāt? Robertiņ,
Es dabūju atpakaļ drošības naudu. Nē, tas ir labi, bet kāpēc Ritas kundze man draud ar bisi? Viņa domā, ka mēs esam bandīti. Tieši tā, Ramban. Bet mēs izlikāmies par bandītiem, lai Ritas kundze mums nepārdotu māju un atdotu naudu. Mums tas tiešām izdevās. Tikai atlikušais mūžs laikam būs jāpavada cietumā. Tas ir, man nebūtu paceltas rokas. Es tagad es tev īdūtu pa pakaļeņu. Tev apaļu. Rokas augšā. Jā, Ritas kundze, es jums gribu paskaidrot. Redziet, mana sieva, viņa ir tāda, nu... Atpakaļ. Rokas augšā. Ritas kundze, es ticu, ka jums neienāca prātā, ka normāli cilvēki var tā izrīkoties, bet jūs nepazīstat manu trako sievu un viņas dulos draugus. Nu, kāds trakās? Tik pļāpīgs bandīts es redzu pirmo reizi mūžā. Mēlo, Ritas kundze, ja jūs man dūsiet minūti laika, es jums visu mērīgi izrunāšu, izstostēšu. Nu, lūdzu, ļaujiet viņam visu mierīgi izstostiet. Nu, labi. Nāciet man līdzi. Jūs palieciet uz vietas. Es šaušu. Feliksiņš jūs sargās. Nāciet. Monika? Nu? Bet tā māja patiešām ir ļoti skaista. Ja tu redzētu, otrajā stāvā, kāds skats pa logu, zem burvīga māja tikko izremontēt, un paskaties virtuvi tik plaša. Sapnis. Monika, es saprotu, kāpēc tu gribēji dzīvot laukos? Jā, tiešām, burvīga māja. Nu, debestīga. Feliksiņ, viss ir kārtībā. Izrādās, ka viņi nemaz nav nekādi bandīti. Ramban kungs man viss izstāstīja. Vai dievi! Bet tu pat iedomāties, nevar kādas figūras mēdz izstrādāt viņa sieva. Oh. Un tā pistole, tā bija visparastākā ūdens pistole. Jā, mēs to atradām pie mājas bērnu spēļu laukumiņā. Piedodiet par šo nepatīkamo pārpratumu. Es esmu tik ārkārtīgi pateicīgs jums, ka jūs nolēmāt man atdot naudu atpakaļ. Robertiņ, Nu jā, kas ir? atdod viņai naudu. Ko? Atpakaļ. Kāpēc? Es tomēr gribu šo māju. Nē. Nu, mīli, nu lūdzu, nu es tev ļoti lūdzu. Bet tu nepārdomāsi vairāk. Vairs ne. Ritas kundze, vai jūs vēl pārdosit šo māju? Jā. Tikai tagad tā maksās 5000 dārgāk. Kāpēc 5000 dārgāk? Jūs tik ļoti pārbiedējāt mūs abus ar Feliksiņu, un mūsu sirdsmērs maksā 5000. Ja jūs gar domāsiet, es prasīšu 6. Labi, lai paliek 5000, ja? Robertiņ! Daudz laimes mūsu apaļajā kāzu gada dienā. Mīļais. Daudz. Ak, tu mani saulēti. Atstēni mani.